Šodien savāds galva no meistara, process nedaudz ievilkās dēļ manas aizmāršības, bet galvenais, ka visi plānotie darbi ir izdarīti. Ieprasēts vārstu vadīklis, noslīpēta kolektoru virsma, noslīpēta galvas plakne un pārgriezti leņķi vārstu sēžām. Nākamais darbs procesā ir izmazgāt vārstu vadīklis no abrazīva un pieslīpēt vārstus. Pēc tam galva ir cītīgi jāizmazgā no abrazīva, jo abrazīvs no slīpēšanas ir sakrājies galvas iekšēnē un arī no ārpuses novelka pirksts, tad jūt, kad ir sudrabs. Tā kā šos darbus izdarīšu, un tad jau varēs ķerties klāt galvas salikšanai.
2,000 years later. Vārstu hermetiskumu pārbauda ar šķidruma palīdzību, konkrēti dīzeļdegvielu, jo tā nav agresīva, nesēda plastelīna korķus, kurus izmantoja sveču atverēs, lai būtu līdzenis, lai pēc tam arī var izmērīt degkameras tilpumu precīzi. Un arī dīzeļdegvielai tāds spējas visur iesūkties, tātad būs lielāks iespējas, kad ātrāk viņš sāks tecēt, ja būs kur tecēt. Var izmantot vakumstaciju, bet esmu secinājis, ka tas nav tik droši, ir diezgan ilgi jāgaida vakuma zudums, jo, kā parasti pieliek pārbauda, vakums nezūd, viss kārtībā. Ja pagaida ilgāk, tad vakums arī var zust. Tāpēc neuzskatu par to par tādu drošu variantu. Un neuzskatu arī par labu drošu variantu salikt vārstus ar visām atsparēm, nospriegot un tad liet šķidrumu no kanāla puses un gaidīja, ka tecēs caur vārstiem šeit. Jo es uzskatu, ka vārstam ir jābūt hermetiskam no sava svara, un šādā te veidā vēl var pārbaudīt vārstu hermetiskumu visās pozīcijās, viņu pagrozot. Ik pa laikam nāku pagrozīt un paskatos, vai kaut kāda sūca ir parādījusies. Jo var būt tā, kad ir kāda ģeometrijas problēma ar sēžu vai pašu vārstu, jo sevišķi, ja vēl vārstu sēžas nav piegrieztas un arī vārsti nav pieslīpēti uz mašīnu, ja viņi ir vienkārši izlasīti labāk un salikti. Tad šis ir tāds variants, lai varētu tiešām būt drošam, kad ar vārstu hermetiskumu viss ir kārtībā. Ir pagājuši kādas minūtes 20 un pagaidām nekur nekas netek. Tā kā var uzskatīt, ka vārsta pieslīpēšana ir bijusi veiksmīga un var šo visu konstrukciju jaukt ārā, ņemt ārā plastelīna korķus, vārstus un jau likt kopā pavisam.
Pēc vārtu salikšanas tos pārbauda ar nelieliem uzsitieniem, lai viss ir vietā, kā tam jābūt. No daudzu komplektu rokerīšu krājumiem, tā skaitā arī jaunu komplektu, izlasīju labākos, bet, diemžēl, viņi bez defektiem tomēr nav. Kaut gan viņi arī ir labākie, kādi bija. Šeit ir redzams, ka virsmas ir viļņainas. Pārējā ģeometrija viss ir kārtībā, bet tieši šī te virsma viņiem ir viļņaina. Šis šķiet būs labākais no tādiem, kāds ir bez apstrādes. Bet kā dabūt viņus šādus, parādīšu. Bet cilvēkiem ar vājiem nerviem labāk neskatīties. Lai novāktu no virsmām asumus, nedaudz ar zaļo goju pastu uzpolēšu.
Many tic-tacs later. Rokerīši ir izsvaroti, pēc principa ņem pa piemēru vieglāko, šajā gadījumā 90 grami, un pārējos piedzen uz vieglākā svaru, lai visi būtu vienādi 90 grami. Tāpēc šim te arī nekas no metāla nav slīpēts. Pārējiem pēc vajadzības, jo smagāks jau vairāk jāslīpē nost. Šis ir smagākais 97, šim arī visvairāk ir noslīpēts nost. Slīpēt nost vajag tieši tur, kur ir pielājumi defekti. Teiksim, kā šim, kurš nav aiztikts tādi pielājumi defekti, tos var slīpēt nost bez fanātismu, jo, teiksim, ja visu svaru ņem nost konkrētā vietā, viņš paliks šokāks tajā vietā, tāpēc viņu vajag daudz maz vienmērīgi. Izsvarošana vissvarīgāka ir tieši sporta motoriem, kuri griežās lielākos apgriezienos 8-9 tūkstoši apgriezienu minūtē, tur katrs grams ir no svara. Bet standarta motoram, ko tādu var darīt tikai tad, ja viņi ir noņemti un ja ir gribēšana to darīt. Es pierēju to izdarīt, tā kā man tas viss pagaidam ir uz galda vēl, bet speciāli jaukt ārā motoru, lai izsvarotu, un tas nebūtu pilnīgi nepieciešams. Šim procesam ir kā kad divi plusi, vai, kā saka, nošauti divi zaķi ar vienu šāvienu, jo arī eļļa no šīm te gludām virsmām labāk notek un mazāk saglabājās pielība pie šiem rokerīšiem darbības brīdī, kas arī savā ziņā maina svaru, jo eļļa tomēr arī kaut ko jau svar, un ja viņa labāk notek no viņiem, tad ir labāk. Bet tas, kā minēju, ir visaktuālāks tieši sporta motoriem. Jo lielāki apgriezieni, jo lielāki darba apgriezieni, jo būtiskāk. Vārsta atspēra parametriem ir jāpievērš īpašu uzmanību, jo no tā ir atkarīga gāzes sadales mehānismu darbība kopumā un arī jaudas parametri. Atspēras vēlams ir piemeklēt, pielasīt pēc to spēka, nevis pēc augstuma. Ja nav iespēja izmērīt spēku, tad augstums tā kā tomēr arī ir tas viens no variantiem, kā pārbaudīt, bet tas ir tikai tā aptuveni, jo pats galvenais parametrs ir atspēres spēks, kurš tiek attīstīts pie dažādiem noteiktiem atspēres saspiešanās augstumiem. Ielikšu tabulu kaut kur bildīti. Man paveicās ar šīm te atspērēm, jo šīs atspēres ir no motori, kurš ar maz nobraukumu. Bija tāda iespēja nopirkt atsevišķi galvu un noņēmu šīs atspēres no tās galvas, jo tās atspēres lietotās, kas man bija krājumos, neviena īsti nebija vienāda. Bija ļoti grūti atrast pat 3 atspēres ar vienādu spēku. Kaut gan augstam arī viņām daudzām bija vienādi. Ir arī savs minimālais atspēres augstums atlaistā stāvoklī, tie bija apmēram 50 mm. Šīs atspēres ir 52 mm ar augstumu, un, ja nemaldos, bija 40 ar kaut ko kilogrami. Šīs atspēres es ieguvu mērīju pirms vairākiem gadiem, noliku tieši priekš ņivas motoru, tā kā tādu es visus parametrus neatceros no galvas, toreiz netika filmēts, bet jebkurā gadījumā ļoti ar viņām paveicās, kad tiešām atspēres ļoti labas, visas vienāda svara un visas vienāda augstuma, un arī var redzēt, ka viņas pēc izskata ir kā jaunas. Ar rokerīšu atspērēm ir tā, ka ir divas nianses. Pirmā nianse ir tāda, ka atspēres vajag izvēlēties tādas, kurām ģeometrija daudz maz pareiza, lai, teiksim, šie te abi gali būtu viens otram pretī. Šīs ir jaunas atspēres, bet tas nenozīmē, ka viņas arī eksploatācijas gaitā nemainīs ģeometriju. Tā mēdz būt. Ja izvēlās lietotas atspēres, tad ir otra nianse. Šī te vieta, kura strādā rokerītī šeit. Un šī vieta dilst. Mēdz būt tā, ka nodilst pat līdz pusē, un iespējams pat vairāk,
Bet arī šādas, kur jau ir iedilis nedaudz, var nākotnē salūst. Tāpēc labāk izvēlēties tādus, kurām dilums ir nejūtams vismaz ar pirkstu metru. Teiksim, šādi jau arī ir diezgan sadilusi, droši vien grūti redzēt, bet šeit ir viena tāda dziļa diluma vieta. Un šim te arī ģeometrija ir visai šķīva. Un ar šādu te šķību ģeometriju rokerīts stāvēs šķībi un dils viena vai otra puse atkarībā, uz kuru pusi viņš stāvēs šķībi. Arī īsti labi nestrādās gāzes sadales mehānisms, būs arī vēl papildus trokšņi iespējams, tāpēc labāk šīs te atsperes ir izvēlēties sākotnēji taisnas un veselas. Un, protams, ar laiku arī ir jāpaskatās viņas, nobraucot pēc motora salikšanas varbūt kādu 1000 vai pat vairāk kilometrus. Ir jānoņem vārsta vāks un jāpārbauda, kā stāv rokerīši un kā jūtās atsperes.